neliels stāsts par to, ja tu šobrīd tavā esošā realitātē tu jūties nelaimīga, tu jūties, tā teikt, neapmierināta ar savu dzīvi, tev pilnībā nekas nepatīk, un tev ir iespēja pieteikties laimīgām attiecībām pateicoties domu spēka praktikām. Jo ja tev gadiem ilgi, varbūt 5 gadi, varbūt 10 gadi, 15 vai 20 gadi ir krājies kaut kāda sava veida aizvainojums uz cilvēkiem, uz vīriešiem, uz tevu, tad to iespējams visu mainīt, transformēt kursā laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Bet tev jāsaprot tāda lieta un tāda nianse, ka tas, kas tev ir krājies gadiem ilgi, to nevar mainīt un transformēt 1 sekundes laikā vai pat 1 mēneša laikā. To nav fiziski iespējams izdarīt, bet tad, kad tu piesakies kursā uz laimīgām attiecībām, tu jau veic šo pirmo soli, lai mainītu savu dzīvi. Jā, tas prasīs šī transformācija varbūt vairākus mēnešus, varbūt gadu, bet iedomājies, ja tu gada laikā ar sevi intensīvi strādā, jo kursā laimīgas attiecības ir ļoti daudz teorētiskās nodarbības un praktiku, lai mainītu savu dzīvi. Tu gadu intensīvi strādā, veic šo transformāciju, un nākamos atlikušos 20, 30, 50, 60 gadus tu dzīvo laimē, tu dzīvo priekā, tev ir laimīgas un harmoniskas attiecības ne tikai ar vīrieti savu, bet vispār ar apkārtējiem saviem cilvēkiem. Tas ir tā vērts, lai gadu veiktu šo transformāciju. Protams, kādai ātrāk piepildīsies visas savas vēlmes saistībā ar attiecībām un citām vēlmēm, un kādai varbūt tas prasīs ilgāku laika posmu. Katrai tas ir individuāli atkarībā no esošās situācijas. Un, ja tev ir šaubas, kaut kāda nepārliecinātība, vai tev vajag šo kursu vai nevajag, tad droši piesakājies pie manis uz konsultāciju, kur es tev izstāstīšu, kā tas var tev palīdzēt, un vai vispār tev viņš derēs esošajā tavā dzīves situācijā. Jo katram ir citi ieguvumi, katram ir savi rezultāti un savi iemesli, kāpēc piesakās uz kursu. Un spied uz profila, links mājaslapas atrodas zem profila, spied pievienojies un tiekamies jau pirmajā nodarbībā. Un ja tevi māc šaubas, tad piesakies uz konsultāciju, rakstot man šeit tepat privāti. Tiekamies!